Mans bērniņš. Mans bērniņš. Kāpēc zirgs? Kāpēc tieši zirgs? Kāpēc tieši zirgs? Vīta, puisīt, nu rimsties, nu. Ārā bija? Nē. Mazais raudāja nedzirdēja. Ir nu gan tev miegs. Sasildināt. Kāpēc zirgs? Nu, sadaliet bērni visu brālīgi to konfliktu. Ziema vēl lāga nav sākusies, bet siltumu jau gribas. Tad likvidē visu savu iedzīvu un dodies uz Brazīliju. Tur vienmēr vasara. Tā kā Lukstiņi to izdarīja. Traki cilvēki. Nu, lai kas būtu braucis tam, kam zeme nav, bet Lukstiņi. Bet kas tad viņam tur bija? 3 smilšu pakalni. Brazīlija gan esot reknu zeme. Jā, latvietiem tika piesoltāts uzreiz spārnos. Man tēva jaunākais brālis netika pat redzējusi. Aizbrauc uz Sibīriju vēl pirms manas dzimšanas. Nē, nu labi, nu lai no Sibīriju, nu tur pa saules zemi var nokļūt, vai ne, bet uz Brazīliju. Man bail iedomāties. Tas tā
Pāri okeāniem. Nu, pat atlaiduši brīvi pēc 3 gadiem, kad jau apraudāti. Bagāti tikuši? Jurij, ko tu ēdi? Man varētu salta kalnas piesolīt. Es no savas zemes prom nebrauktu. Jā, tad ja nu tiešām būtu trakam jābūt nārbuļus pamest. Kā tad viņiem tur iet? Jā, tā jau labi ar lopiem. Gaļai audzējot, viņiem tādas govs, ko nemaz nav jāslauc. Tik ceļ izzīšti. Tas nu gan nav pareizi. Es saprotu, ka viņiem nav tādas govs, kas dod tik daudz pienu kā mūsējās. Nu, vai tad druski ir jāpaslauc? Nu, kaut vai bērniem kādu pilīt pienu. Abi nomiruši. Tā jau labi. Nu, tiešām neprātīgi. Mazajam vēl nebija gads pirms devās ceļā. Būtu tik liels kā mūsu Edgars tagad. Visiem aizbraucējiem. Bērni, mežs to tā kā sērgā. Tas nav karstumu un mitrumu. Nu, ja nu, bērns jau nav banānu koks. Nu, bet lukstiņi labos gados gan jau bērni būs. Skatāties tik, ka jūsu kaimiņieni neaizveda. Kāda kaimiņiene? Ko tā? Te pat dzīvot un nekā nezināt? Tiešām. Neniet, tak brūdgāns. Ei, kas tad ir ņēmās? Nu, tā ka ne jau no saimniekiem. Nu, kaut kāds pieklīdens. Un diez vai uz Brazīliju vedīs, bet uz pārpagastu, gan viņam tur māte dzīvoja. Bet kā tu sapazinušies? Gan jau pa mežu klenderējot, zālītes lasot. Ei, bet kādai krūmiņa Elzai tagad iet, nezināt? Ai, nē, viss labi. Nu, kaut ko dzirdēju. Ne, par ko Tā kā ķēve, tā kā kas ir iespēja. Dzirdēju, lūk, kāds skrāpējs. Zars rīķējs. Jānozaļa. Nē. Tā ir viņa. Es jūtu. Viņa atkal ir šeit, viņa noskatās par to, ko mēs gultām. Stāv aiz loka un skatās. Atkal, vai ne? No kā tev trūkst abas? Viņa ir te nobūrusi. Es zinu, to arī to zini. Viņa ir būra, abas ar māti ir būras. Mums kāzu naktī, kas saķēra mani, kad nolādēja. Bet tevi nē. Tevi nenolādēja, tevi viņas grib. Beidz pesteļot, tā nav. Kāpēc aizstāvi? Es celšos. Ja aiziet ārā, kļūs labāk. Tev ir labāk, ka tu esi tālāk no mājām. Vai nu brauksim pie ārsta, vai arī iesi pie viņas, lai viņas atlaiž vaļā. Tu iesi? Beidz vienreiz. Kur tu? Braucu salīgt mežstrādē. Janeli, ātri! Brauks līdzi tētim uz pilsētu. Viņš jau jūt zirgu. Tā? Vai mēs bodai iebrauksim? Nevarēs. Siļķu muca traucēs, zirgs paliks ārā. Man tas nepatīk. 6 cilvēks būs mājās. Muzikants. Bērniem patiks. Nu jā, paši varēs uzdancot. Ko nu? Nu. Neizliecies par vecu, ka esi vēl jauna. Kā tad? Jauna. Jauna? Jā, jauna. Kaut nu Jurim izdotos. Pilnā vēl var gāzt, bet ja veci mēnesi pienāks, baļķi plaisās nešos un būs smagi kā akmens. Redz, ar krekļiem ir otrādi. Pilnā mēnesī šūt plīst pa vīlēm pušu. Un blusas iemetus. Manā mājā blusu nav. Kad bērni nelaist iekšā suņus. Nu,
Kādu jau vajag veiklībai, lai neaizmirst, kā blusis jāķer. Mani neņēma līdzi. Sakliet uz mani un lika pateikt, ka tu esi muļķe. Re, jaunākās ziņas raksta Rīgā brīvības pieminekli celšana. Ko jā, vai tas šī beigta vai pa galam? Pieminekli tak mirušiem tik ceļ. Kas ir miruši? Kam pieminekli? Brīvībai. Brīvībai? Dzīvai vai mirušie nezinu? Kāda tie brīvībai? Ietvert, vairs nebūs brīvi. Valdība tādu lēmumu pieņēmusi žūpību apkarot. Nekās valdība kritīs ar žūpību, viss būs kārtībā. Kāds kritīs? Kreisā valdība kritīs. Valdība strūns. Es domāju, ka slopiņš. Tagad ots kādi, ja kaut kas lielāks pa vistu. Viss tā arī ir manta. Valdība lai krīt. Taisnības nav. Jā, kauna viņiem nav. Gauso Kārlim Lārs plēš ordeni. Un vēl zemi par velti tu Lārs plēš ordeni. Kā jau neiet. Man ir divas kājas, bet zemes tik daudz, cik divas kāzas ar spirām var piebārstīt. Nu, mokos tā kā tāds melns moris. Tums un dūmiem. Ko tad tu zemi taisies ar savām divām kazām? Nu, kāpēc ne? Labi vēl? Vakar. Vakar. Kur tavs harmonikas spēlmans? Niklaus? Jā. Kur mežā strādāja, bet cik es saprotu, viņš tagad ir brīvs. Klausies, labi to lietu pieprot. Viņš ne tikai tādu lietu pieprot. Saimnieki pagaidām nesūdzās. Tā, man vajag lietas kokus gāzt. Jaunu māju būvēs, bet tā vecā nav labi diezgan. Lēti. Ak, lēti. Kas tad vecai kaiško? Pa mazu. Tas jau nu gan. Man, piemēram, klēts ir pustukša. Ak tā. Ar graudiem, bet nārbuļu saimniekam, tur nārbuļos pa visām šķirbām grauda plūst ārā. Skunds mēsums pakaisi, vai ne? Jā, nekas. Gan es pats ar saviem sūdiem tikšu galā. Jā, pavēlt nekas nenāk. Skunstīgie mēsli. Nu, skunstīgie, tie dārgi maksā. Jā. Pavēlti nekas nenāk. Vai ne? Kā ne? Par baltu velti esi sievu dabūjis. Tie tam ar lielu pūru. Bet man ir jāņem iegātnis. Līni jāsēj. Cenas ceļoties. Kur tas plūcējs ņemšu? Krudzenieku vēl vienu stopu. Vai tā nu nebūs gana? Vai tā visu vakar tas sēdēs, vai? Arēt darbdeģim divas plūcējas mājās. Man sievieši dodieniece neiet. Kā tad neies jau nabadzības pēc lepnību zaudē? Kur man Niklau meklēt? Nu, pie manis jau viņš vairs nenāk. Viņš tagad dzied un spēlē kaut kur citur. Nu, paprast, dārziņas. Jā, manā būdā. Manai skaistai metei. Neiet spēlē. Labi spēlē. Tev nav grūti pie karstā katla. Pamainīsimies. Man vienmēr grūti 7 gadus skatīties, kā dēlam dzīvē neiet. Vai tad ir slikti? Graudu ir tik daudz, ka jaunu klētu vajag.
Es ne par to, par tevi un Juri. Nu, ko kā ūdeni mutē ieņēmusi. Pašai kā akmens no sirds noveltos. Gultā, tak viņš ir vīrišķis kā vīrišķis. Nu, ir jau. 3 puikas jau nerastos no nopūtām un stila gaisa. Nu, bet ko dienā jūs viens otram staigājat garām, kā svešinieki, acis zemē iedūruši, it kā saules gaisim neredzēt, Jurim slimība. Viņam tā kakla kaite pārietu, ja sieva vairāk kaklā karātos. Pirtī, vajadzētu abiem iet. Nu, tagad visi nopērušies. Un tad tā, klusi, maigi. Man ir bērni jāmazgā. Jā, ar mazajiem es tiktu galā. Juris novērstu, Janeli un palaistu. Nu, visu var, ja grib. Tev jāizmirst, kas vīram pirms kāzām bijis. Tagad viņam esi tu, jāmācās pienācīgi savu vietu ieņemt. Ar pienākumu vien. Gan jau ir kas vairāk. Piedot vajag. Juris pēc kāzām uz Zenijas pusi pat skatījies nav. Vairākus gadus. Tad jau labi. Viss ir labi. Nenī. Es gribētu runāt ar Niklau. Kāpēc tad runā ar mani? Es šodien neesmu runājums. Kad tad? Kur Krogu vairs nespēlē? Atnāc uz Cirsu. Veids, es zinu, ka tu šobrīd esi brīvs. Šodien es diez vai būšu brīvs. Man vajag tagad. Vēlākais pēc nedēļas ir jānogāž priedes, kamēr jauns mēnesis. Salīksim. Nenožēlosi. Varbūt pārdomāsi. Aizies palīgā. Ja viņš sola labi maksāt, lai maksā. Labi. Bet ne ātrāk, kā pēc nedēļas. Rīt. Un ar mantām dzīvos Nārbuļos. Parīt. Labi sarunās. Parīt. Novāc ķepus. Kāpēc gribēju, lai es eju strādāt? Man Nārbuļa meža? Man ar Jūru savu rēķini. Ja gribu būt kopā, dari, ko lieku. Neliec man būt stumdāmam un grūstāmam. Jā, es pagastā esmu ienācējis. Bet nedomā, ka Krogā necilā vecas lietas. Es šo to esmu dzirdējis. Ko? Par tevi un Juri. Bet tu tikai klusē. Ja negribu darīt, kā vēlos, var šurp nenākt. Nenākšu arī. Es esmu brīvs cilvēks. Es iešu uz Krogu un pietveršos. Labi.
Dzīvos Nārbuļos. Arī pa svētdienām. Bet, lai man neaizmirst, šis te tev pasargās no visu ļauna. Bet neņem nost un neļauj, ka kāds cits noņem. Nekad neesmu ļāvis grābstīties ap sevi. Vakaros pirms aizmigšanas patur to rokās un domā par mani. Es jutīšu. Kādu kleitu cels? Lielu. Lielu. Tā suņa būdu? Dievduru. Plašām bažozlēm. Priekšām tāds mitru maitu rēpnājs. Kas sirtīs? Amatnieki. Uz vietas nevienu labu nezinu. Ņemšu no Latgales tur labu meistari. Pats brauksi. Tirgu! Nu, vēl! Ko tu gaļnēs ēdis? Patika? Gribi iemācīties? Stipri gribu. Vai onkulis pats spēlē? Nu, Vai tās par podziņām? tie ir taustiņi. Redz, uzspiež pirkstu, plēšas. Tas kā? Zāģi jau gan varēja vīlēt ārā. Puikām laiks iet gulēt. Miegs nāk. Varēja jau gan vēl. Iesim gulēt. Vai Niklaus labi strādā? Amatu pieprot. Tikai Pats tikai. tev jau arī laiks pie miera. Jā. Tu tikai neaizmirsti zirgus apskatīt. Kad neesmu to darījis, tev paradums. Varēja jau nu gan vēl dzīvot. Paldies Dievam. Pēdējā laikā nekas slikts nav noticis. Varbūt tas lasts būs garām. Kura šitā ir? 18. Cik vēl vajag? Vismaz 100. Tik daudz? Man vajadzēs pārdot. Cenas tagad augšā. Tad pārdod uzreiz. Un sev no akmeņiem vai ķieģeļiem. Lietī jābūt vieglai. Sausai. Vai tad pusdienas nebūs? Aizej paņem tur. Mieras pļauj pārdošanai. Koks, kad pašam vajag. Lai paliek bērniem bērniem.
Nu? Paklau, tavs Janelis nav mēnesis sērdzīgs, ko? Ko? Pagājušo nakti pamostos, skatos. Spoks iet pa istabu, rokas ieplēķis. Tieši uz logu, aiz kura pilnmēnesis apaļš kā jaunas meitenes pakaļ. Ieskatos, tas tak Janelis. Domāju, apsaukšu, bet tad atcerējos, nedrīkst. Mēnesis sērdzīgie pamostas un krītot. Ko tu mūli? Puikam nekas nekaiš. Mums varbūt apmaldies, ejot čurā. Janels stiprs un vesels. Būs nārbuļo saimnieku. Saimnieki, lai nu tagad man pie zāģēšanas. Paklau. Jā. Un jāizbrauc uz mājām. Es jums atbraukšu pakaļ. Agrāk. Kā jau pirtsdienā. Nāc skatīties, kas noticis, ka tu te tik ilgi ņemies? Nevelk. Vitieniņ, tu iekurs vajadzīgs, vai tad bez iekuru var? Vai tad tu domā, ka es bez? Bet viņš kā akmenis. Tā ir Nītas skuķis. Bez pūra. Pasarga Dievs, vai tad tu domā, ka mēs tevi mantas dēļ? Paldies Dievam, pašiem visa kā ir diezgan. Bet ko cilvēki teiktu? Aprecēja, darbdeja un riebējas meitu. Viņa vienalga ir te. Stāv aiz loka. Un, kad es esmu viena, tad viņa man stāv aiz muguras. Rokas drēb. Es viņam saku, bet viņš tikai beidz. Es jau varu nerunāt, bet kāda būs dzīve? Kad Niklaus aprecēs Eniju, Juris, atjūksies no viņas. Kad? Tev bija taisnība. Niklaus ienesīs nārbuļos tikai nelaimi. Šī gāto savu armoniku līdz vēlai naktī. Bērnu līdz klāt vairāk nekā tēvam. Enī, kur tu ej? Vai tev nav vienalga? Nē, nav vienalga.
biju tavā cirsmā pie vīrieša, kurš man precēs. Nerunāju, es tur pats biju. Nevienu neredzēju. Akls esi. Enī, es visu laiku... Es gribētu, lai tu... Nerunā. Tikai nerunā. Kur tu biji agrāk? Enī? Klusē. Es jūtu tevi. Gadiem žņaudz, nu vairs nežņaudz. Bet man esi atlaidusi. Kā nevajadzīgi, kā nedrīga. Tev nebija tiesība tā darīt. Tas visam mūžam. Nemeklē mani. Turpmāk par tevi domāšu kā par mirušu. Mazam zaķītim patika no rītiem skraidīt pa mežu. Turpini lasīt. Turpini lasīt. Taču māmiņa viņam bija pieteikusi, ka viņš nedrīkst iziet no šī biezā meža, jo mežā staigāja arī vilki un ļaunie puķi. Turpini lasīt. Dod. Kad? Dod. Es palasīšu. Nu gan kavēties. Kur tik ilgi? Ko tu saimniec prasi savam vīram? Kājām nācā. Dvielas un veļu pirtī. Ejiet, Žigi, lai gars nenokrītas. Tava vīra apakšbiksēs es nestaigāšu. Tā ir vecā saimnieka veļa. Vienalga. Man pašam ir savas drēbes, ko nomainīt. Nu, kur mamma palika? Te. Es te nu pagāju tev apmās. Kur tik ilgi? Mežā bijām. Es tomēr gribētu zināt, kāpēc tik ilgi, kāpēc vīriem bija jānāk ar kājām, tu solījies būt pēcpusdienā mājās, bet tagad jau ir melna tums. Es uztraucos, ja nu koks uzkritis. Beidz vienreiz! Nekas nav noticis. Kāpēc tu kliedz? Ja es esmu kaut ko slikti izdarījis, tad pasaki. Sliktu. Pati zina, ka es svētu, ka... Juri dēls! Jau ir tiesības zināt, bet ja tev nav ko atbildēt, tad klusē, bet nekliedz. Tavs tēvs nekad uz mani nekliedz. Labāk, lai kliedz, nekā visu laiku klusē. Aiz dusmām aizvērst Jānēli. Kas tai krūzē? Alus. Vēlāk. Kā saimnieks vēlas? Man gan ir lišķīgs slāpst. Jā. Neaiztiec. Kur tu to ņēmi? Tur, kur tu pazaudēji.
tādu mūdzēs vienā pirtī neiešu. Tēti, tēti! Kāpēc tu guli sniegā? Ko? Ar labu nakti, Edgariņ. Ar labu nakti. Kā gāja pirtī? Vareni, gars līdz griestiem, cauri nevar redzēt. Karsts kā ausis cepas, nu tā kā ar jums sieviešiem. Teic, galva izmazgāja? Jā, līdz ausīm iebāza ķipī. Un pašas ausis? Tās citris. Tētis gulēja sniegā. Man neļāva Niklavam bimbeklis kaklā. Kāds bimbeklis? Kas pasargā no slimības, nelaimes un nāves. Tāds maziņš koka cilvēciņš. Aukliņa kaklā. Kā tas var pasargāt? Nezinu. Ja tic, tad var. Bet tas nav no Dieva. Labāk noskait lūkšanu. Es arī tādu gribētu. Un harmonikas. Tētim pušumi. Kādu pušumu? Strīpas sarkanas. Strīpas melnas. Visbēdīgākā krāsa. Ko jau nezinu? Tu esi slapš. Tu esi slapš pārvelts. Tev ir karstums, tu murgoji. Ko es murgoju? Pārvelts. Es tev palīdzēšu. Tev saskrāpēja? Ko? Es prasu, kas tev saskrāpēja. Jā, gulēt, jūtos drāņķīgi. Un es? Pārvelts. Ko tu dari? Es iešu gulēt pie bērna. Izbeidz! Izbeidz! Es neklausīšos, kā tu pa miegam brēc pēc kādas kaķenes. Vēl viens mēnesis ir cīkais. Un te guļ arī. Kas tas sarkani? Naktī. Aiziet gulēt.
Jānelī, Edgārūve, laiks celties. Jūras slims karstuma naktī svīd. Es zināju. Tā trakā baļķu gāšana, kas tagad notiks? Niklāvam jāiztiek ar Albertu pārī. Ja tagad nenozāģēs, tad jāceļ uz gadu, bet klēt šovasar jāuzceļ. Es ne par to. Par Niklāvu ar viņu ienāk mājā nelaime. Tev bija taisnība. Jurim šodien baznīca vairāk vajadzīga nekā mums. Nevarēs. Brauksim pašas ar bērniem. Labrīt. Pacelies. Jā. Čia. Izdzer piens. Uzmanīgi. Karsts. Sāpes. Sāp. Kakls. Neuztraucies, neuztraucies. Drīz pāries. Augst būs iedzērs. Augst, karst. Un tā trakā gulēšana sniegā. Aha. Joņķels izstāstīja. Vai tad viņš kādreiz pie sevis ko patur? Labāk nekā tu. Sevi ierāvies. Skarbs pēc sievu. Viņa nepie kā nav vainīga. Vainīga? Vainīga? Ka viņas vietā nav vienīga. Un jūs ar tēvu, ka neļaujat man precēt, ko gribu. Tēvs domāja par māju un zemi. Lai būtu vedekla, kura prot saimniekot, nevis plika dīda, kuru visu palaiž pa vējam. Ņem. Kā tu to vari zināt? Ko viņa ir palaidusi? Godu. Savu godu palaida rieskurstenī. Un tu arī neesi bez vainas. Nu, kas tagad būs ar koku gāšanu? Pāris dienās tiksim cauri. Ejam. Rīt celšos. Nu, nedomā. Nu, gan jau. Abi puiši izdarīs to. Ja tikai Niklaus nepiemānīs. Šorīt no rīta uzmeta plecā savu mūzikas kastu un aizreisoja. Teicās vakarā būšot atpakaļ. Nu, cerēsim. Ēdīsi? Kakls sāp. Mēs brauksim uz baznīcu. Neliecieties paši gudri esam, neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, kā varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts, man pieder atriebšana. Es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieš lāpes, dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas ogles. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Āmen. Un vēl Dieva svētītā laulībā
Nolēmuši doties Niklaus Kalnavēveris un Enija Paspārne. Un Dieva miers, kas ir augstāks par mūsu prātu un saprašanu, lai vada un pasargā jūs no ļauna. Tu zini, man Kreņķis, sivēnmāte nokoda 6 sivēnus, pusi metienu. Varbūt tāpēc, ka jauna. Kāda vairs jauna? Tūlīt vecmeitās. Tu par ko? Ko? Kā ko? Ko? Nu, es par cūku, sivēnu skožu. I kaļķi dod, i visu. Pupas sāp. Ej. Nu kā tad? Paskaties, vai sivēniem nav asi zobi, jānovīlē. Vēl sivēnus var iesmērēt ar denaturātu vai jožamo spirtu, lai nav tik aptīklīgi. Tu saki? Iesim uz Rīju. Te nav droši. Tēti! Tu kādu satiki? Baznīcā daudz onkuļus un tantes satiku. Enija un Niklāvam 3 būs kāzas. Viņš jau sauc. Tu saukšana vēl nenozīmē kāzas. Ko tad vēl? Jānelī! Jānelī, liec tēti mieru! Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar saslaucīt. Vēslota mūža slauka, nevar vējus saslaucīt. Saslaucīt, saslaucīt, nevar vējus
Mans bērniņš. Kāpēc zirgs? Kāpēc tieši zirgs? Kāpēc tieši zirgs? Vīta, puisīt, nu rimsties, nu. Ārā bija? Mazais raudāja, nedzirdēji. Ir nu gan tev miegs. Sasildināt. Kāpēc zirgs? Nu, sadaliet bērni visu brālīt to konfliktu. Ziema vēl lāga nav sākusies, bet siltumu jau gribas. Tad likvidē visu savu iedzīvi un dodies uz Brazīliju. Tur vienmēr vasara. Tā kā Lukstiņi to izdarīja. Traki cilvēki. Nu, lai kas būtu braucis tam, kam zeme nav, bet Lukstiņi. Bet kas ar viņiem tur bija? 3 smilšu pakalni. Brazīlija gan esot reknu zeme. Jā, latvietiem tika piesoltāts uzreiz spārnos. Man tēva jaunākais brālis netika pat redzējusi. Aizbraucu uz Sibīriju vēl pirms manas dzimšanas. Nē, nu labi, nu lai no Sibīriju, nu tur pa savu zemi var nokļūt, vai ne, bet uz Brazīliju. Ne, man bail iedomāties, tas tā pāri okeāniem. Nu, pat atlaiduši brīvi pēc 3 gadiem, kad jau apraudāti. Bagāti tikuši? Jurij, ko tu ēdi? Man varētu zelta kalnus piesolīt. Es no savas zemes prom nebrauktu. Jā, ja nu tiešām būtu trakam jābūt nārbuļus pamest. Kā tad viņiem tur iet? Jā, tā jau labi ar lopiem, gaļai audzējot. Viņiem tādas govs, ko nemaz nav jāslauc. Tik ceļ izzīšti. Tas nu gan nav pareizi.
Es saprotu, ka viņiem nav tādas govs, kas dod tik daudz piena kā mūsējās. Bet tā druski ir jāpaslauc. Kaut vai bērniem kādu pilīt pienu. Abi nomiruši. Tā jau labi. Viņam tiešām neprātīgi. Mazajam vēl nebija gads, pirms devās ceļā. Būtu tik liels kā mūsu Edgars tagad. Visiem aizbraucējiem. Bērni, mēs to tā kā sērgā. Tas nav karstumu un mitrumu. Bērns jau nav banānu koks. Bet lukstiņi labos gados gan jau bērni būs. Skatāties tik, ka jūsu kaimiņiene neaizveda. Kāda kaimiņiene? Ko tā? Te pat dzīvot un nekā nezināt? Tiešām. Nē, tak brūtgāns. Kas tad ir ņēmās? Tā ka ne jau no saimniekiem. Kaut kāds pieklīdens. Un diez vai uz Brazīliju vedīs, bet uz pārpagastu, gan viņam tur māte dzīvoja. Bet kā tas sapazinušies? Gan jau pa mežu klenderējot, zālītes lasot. Bet kādai krūmiņa Elzai tagad iet, nezināt? Nē, viss labi. Kaut ko dzirdēju. Ne, par ko? Tā kā ķēve, tā kā kas ir iespēja. Zars rīķējis. Jānozaņa. Nē. Tā ir viņa. Es jūtu. Viņa atkal ir šeit. Viņa noskatās pa to, ko mēs gultām. Stāv aiz loka un skatās. Atkal, vai ne? Kā tev trūkst abas? Viņa ir te nobūrusi. Es zinu, to arī to zini. Viņa ir būra, abas ar māti ir būrusi. Mums kāds naktī, kas saķēra mani, kad nolādēja. Bet tevi nē. Tevi nenolādēja, tevi viņas grib. Beidz pesteļot, tā nav. Kāpēc aizstāvi? Labi. Es celšos. Ja aiziet ārā, kļūs labāk. Tev ir labāk, ka tu esi tālāk no mājām. Vai tu brauksim pie ārsta, vai arī iesi pie viņas, lai viņas atlaiž vaļā? Tu iesi? Beidz vienreiz! Kur tu? Braukšu salīgt mestrādē. Janeli, ātri! Brauks līdzi tētim uz pilsētu. Viņš jau jūt zirgu. Tā? Vai mēs bodai iebrauksim? Nevarēs. Siļķu muca traucēs, zirgs paliks ārā. Man tas nepatīk. 6 cilvēks būs mājās. Muzikants. Bērniem patiks. Nu jā. Paši varēs uzdancot. Ko nu? Nu. Neizliecies par vecu, ka esi vēl jauna. Kā tad? Jauna. Jauna? Jā, jauna. Kaut nu Jurim izdotos. Pilnā vēl var gāzt, bet ja veci mēnesi pienāks baļķi plaisās nešos un būs smagi kā akmens. Redzat? Ar krekļiem ir otrādi. Pilnā mēnesī šūt plīst pa vīlēm pušu. Un blusas iemetus. Manā mājā blusu nav. Kad bērni nelaist iekšā suņus? Nu, kādu jau vajag veiklībai, lai neaizmirst, kā blusu jāķer. Mani neņēma līdzi. Saklied uz mani un lika pateikt, ka tu esi muļķe.
Re, jaunākās ziņas raksta Rīgā brīvības pieminekli celšana. Jā, vai tas šī beigta vai pa galam? Pieminekli tak mirušiem tik ceļ. Kas ir miris? Kam pieminekli? Brīvībai. Brīvībai? Dzīvai vai mirušie nezinu? Kāda te brīvībai? Ietvert, vairs nebūs brīvi. Valdība tādu lēmumu pieņēmusi žūpību apkarot. Nekās valdība kritīs ar žūpību, viss būs kārtībā. Kas kritīs? Kreisā valdība kritīs. Valdība strūns. Es domāju, ka slopiņš. Tagad kāda, ja kaut kas lielāks pa vistu. Viss tā arī ir manta. Valdība, lai krīt. Taisnības nav. Jā, kauna viņiem nav. Re, Gauso Kārlim Lāčplēš ordeni. Un vēl zemi par velti tur. Lāčplēš ordeni. Kā jau neiet. Man ir divas kājas, bet zemes tik daudz, cik divas kāzas ar spirām var piebārstīt. Nu, mokos tā kā tāds melns moris. Tums un dūmiem. Ar ko tad tu zemi taisies ar savām divām kazām? Nu, kāpēc ne? Labi vēl? Vakar. Kur tavs harmonikas spēlmans? Niklaus? Jā. Kur mežā strādāja, bet cik es saprotu, viņš tagad ir brīvs. Klausies, labi to lietu pieprot. O, viņš ne tikai tādu lietu pieprot. Nu, saimnieki pagaidām nesūdzās. Tā, man vajag lietas lūdzu gāzt. Jaunu māju būvēs, vai tā vecā nav labi diezgan? Leiti. Ak, vēri. Kas tad vecai kaiško? Pa mazu. Tas jau nu gan. Man, piemēram, klēts ir pustukša. Ak tā. Ar graudiem, bet nārbuļu saimniekam, nu tur nārbuļos pa visām šķirbām grauda plūst ārā. Skunds mēsums pakaisi, vai ne? Jā, nekas. Gan es pats ar saviem sūdiem tikšu galā. Jā, pavēlt nekas nenāk. Skunstīgie mēsli. Nu, skunstīgie, tie dārgi maksā. Jā. Pavēlti nekas nenāk. Vai ne? Kā ne? Par baltu velti esi sievu dabūjis. Pie tam ar lielu pūru. Bet man ir jāņem iegātnis. Linus, līnijāsēji, cenas ceļoties. Tad, kur tas plūcējs ņemšu? Krudzenieku vēl vienu stopu. Vai tā nu nebūs gana? Vai tā visu vakar tas sēdēs, vai? Redz, darbdeģim divas plūcējas mājā.